Šajā video es parādīšu, kā sagatavot rēķinu jau esošam klientam. Šāda te rēķina sagatavošanas iespējas ir vairākas, kur mēs varam atrast klientu un sagatavot viņam šo te rēķinu. Pirmā no iespējām, kur esošam klientam sagatavot rēķinu, būtu klientu sarakstā. Mēs klikšķinām uz klientu saraksts, atrodam, pieņemsim šajā gadījumā izmantosim klientu testu 10, un tad mēs varam vai atrodot klientu, šeit mēs redzam, ir klients pieejams, šeit ir darbība poga, kur mēs varam klikšķināt virsū un spiest pogu izveidot rēķinu. Tad mēs dodamies tālāk uz šo te dokumentu sagatavošanas sadaļu, izvēlamies izveidot rēķinu, un tālākais jau tad tā kā sagatavojot arī jaunam klientam rēķinu, vienkārši šajā gadījumā mums klients jau ir izvēlēts, klients testa 10 un sagatavojam tālāko informāciju. Otra iespēja, kā sagatavot klientam rēķinu, būtu no paša klienta informācijas lapas, kur atkal atveram informāciju par pašu klientu. Šeit tad mēs redzam, pagaidām šim te klientam rēķinu izveidot nav, bet mēs tad varam redzēt pogu pieejami. Izveidot pirmo rēķinu ir gan šeit, gan arī šeit izveidot rēķinu no klientu profilu lapas. Klikšķinot virsū, mēs atkal nonākam turpat rēķina sagatavošanas lapā. Un tas, trešais veids, kā mēs varam tam klientam uzreiz sagatavot rēķinu, būtu dodoties uz izveidot dokumentu. Tālāk mēs izvēlamies rēķins, un šeit mums ir izvēlēties klientu opcija, kuru klikšķinot virsū, mēs varam šeit sarakstā atrast mums vēlamo klientu, vai arī meklētājā tad rakstīt klientu, kurš mums būtu nepieciešams. Šajā gadījumā tas būtu test 10. Klientu atraduši mēs esam, klikšķinām virsū un varam jau sagatavot rēķinu pēc mūsu nepieciešamības. Un pamatā tas būtībā arī ir viss. Mēs varam šobrīd testam vēl izveidot vienu rēķinu, lai paskatītos, kā izskatīsies klienta vēsturi. Šeit tad norādam informāciju par klientam pārdoto produktu. Testa apraksts. Un arī visu pārējo informāciju atstāsim, kā ir. Produkts ir pievienots un varam rēķinu sagatavot. Klikšķinam uz izveidot rēķinu. Te mēs redzam, rēķins šobrīd ir izveidots. Tas būtu mūsu klientam test 10. Un spiežam nosūtīt klientam. Rēķins šobrīd šajā posmā tiek nosūtīts klientam, un mums viņš ir pieejams dokumentu sarakstā.